šeit mūsu skola ir draudzīga. Manuprāt, cik skatos pēc savas klases, mūsu skola ir draudzīga, jo mēs viens otram principā palīdzam, kuriem iet sliktāk. Ja kaut kā tā, tad klases biedri vienmēr sarunā ar konkrētā priekšmetu skolotāju. Vai nevar kaut kādas, nevar kaut kā palīdzēt tam klases biedram, vai piemēram, skolotājs prasa, kā te parasti piemērs kaut kāds kontroldarbs, un saka, atzīme atšķirās, vai vajag nopaļot uz 7, jo paliek 6, un tad viss klases saka, jā, 7, un tā tālāk. Un nevienam necenšas ieriet. Visi ļoti draudzīgi. Kas ir mobbing? Tās arī ir tās pasaulē lielākās problēmas, ka kāds ir atšķirīgs, un tāpēc viņš tiek izolēts. Amerikā ir tīpaši skolās, katru cīnās pret vardarbību skolās, tāpēc, ka kāds atšķirās klasē, un viņš tiek apsmiets. Un tāpēc, vai viņš sliktāks? Es uzskatu, ka visi ir ļoti draudzīgi. Varbūt ne visi, bet lielākā daļa ir ļoti draudzīgi. Taču pēc cilvēki palīdz viens otram. Pierādi. Jebkura kolektīvā šī problēma eksistē. Ja jūsu klasē nav tāds problēmas, tad tas ir ļoti labi. Jums ir ļoti labs pasaules Jums ir ļoti labs pasaules tātad es ceru, ka tāds problēmas nav. Es skatos, ja domāju, ka neviens necieš, bet tas noteikti notiek. Es personīgi varu teikt, es neesmu neapsmiets, bet es no tā neciešu, es to īsti neņemu tā ļoti galvā. Jārunā skaidri. Manuprāt, mūsu skola ir pats draudzīgākā visā plašajā Vestrīgā. Es domāju, ka jā, nevis tikai jūsu skola, bet arī visur tā vienmēr ir, kad kāds atstumtais un kāds viņu apcer. Tāpēc, ka tā dabā iekārtots. Tā vienkārši notiek. Tāpēc skolotāji savā starpā ir draudzīgi, vai tomēr vajag ir heiteri? Draudzīgi. Man liekas, ka skolotāji vismaz, pat ja viņi nav draudzīgi, viņi to neizrāda, jo viņas nevar izrādīt to skolēniem. Tāpēc rodas tāds priekšstats, ka viņi savā starpā ir draudzīgi, vai arī viņiem vienkārši ir labas attiecības kā kolēģiem. Principā, es domāju, ka mūsu skola, tieši mūsu skola, ir ļoti draudzīgs kolektīvs, ir ļoti atraktīvs skolotāji. Agrāk viņi bija draudzīgāk, kad es vēl nemācījos šajā skolā, kad bija iepriekšējais direktors, tad bija foršs skolotāju kolektīvs, bet tagad kaut kā viss ir ļoti patstāvīgi un nav tāda solidarizēta. Kas tev liek domāt? Tāpēc, ka tā bija, man vecāki mācījās, man brālis te mācījās, tāpēc arī es te mācos. Skolotāji ir ļoti draudzīgi, jo viņi kopā iet uz basēnu. Domāju, ka jūsu skolotāji vispār ir tādi ļoti atvērti un savā starpā arī labi komunicē, un pret jums attiecās tā ļoti draudzīgi un labi. Manuprāt, jā. Vai tu pats sevi uzskati par draudzīgu? Es jau uzskatu par klusu cilvēku, man ir grūti kādu iedraudzēties, tāpēc man ir grūti pateikt. Nē. Grūts jautājums. Grūts jautājums. Laikam es ļoti nedraudzīga, jo man nav neviena drauga. Un jā, es egoists. Es cenšos draudzēties ar visiem, arī tie, kuri man aprunā. Vai tavā klasē bieži notiek strīdi? Neteiksim, ka bieži, bet arī teikt, jā. Nē, ļoti reti. Ir kaut kādas, kas parasti cilvēkiem izraisa strīdus. Varbūt viens cilvēks ir visā klāt sarkans drēbes, un otram riebas sarkana krāsa. Tāds viņa dzīves uzskats, ka visi, kas uzvelk sarkans drēbes, ir muļķi. Tas, protams, ir aplami, bet ir tādi cilvēki. Tāpēc jau arī ir tāds rasisms pasaulē un vispārējais. Mums klasē bieži notiek aizrādīšana, kad stundās kāds traucē. Tas bieži vien pārvēršas. Bet nav tā ļoti bieži, nē. Klasē bieži ir strīdi par... Jūs neticēsiet. Jūs neticēsiet, bet mūsu klasē ir strīdi par matemātikas uzdevumu atrisinājumiem. Vai jūsuprāt, starp klasēm notiek strīdi? Un kāpēc jums tā šķiet? Starp klasēm? Es neesmu klases audzinātais, tāpēc man tāds precīzs informācijas nav, bet... Kā, pēdējā laikā man ir problēmas ar Gotthārda klasi.